Bez kompromizācijām. Mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Man uz e-pasta ir atnācis labs ziņojums. Labvakar. Mums nav vakars, bet nu labi. Man ir problēma. Mana meitene visu laiku pausto katru savu soli internetā. Visu kā ēd, kā iet uz baseinu, krāsojas, visus restorānus un ēdienu. Katru nolādēto dienu datē, katru savu soli it kā būtu kaut kāda slavenība. Bet ir tikai izlutināts skuķens, un es to viņai saku, bet viņa mani neklausa, nereaģē nekādīgi. Ko man iesākt? Skaties. Kaut kas līdzīgs man, jā. Es arī par visu runāju internetā, Twitterī rakstu, jā. Un ko tev izdarīja? Bet, es neeju restorānos un es nelielos, jā. Ar to es atšķiros. Aha. Nu, bet tātad man žēl tev vec. Vecīt. Vienmēr ir izeja, jā, no visām situācijām. Es aizmirsu palikt apakšā. Sūdāk, es izskatos sīks. O. Bez kompromizācijām. Mēs tev palīdzēsim atrisināt šo problēmu, jā. Tātad, ja viņa nereaģē pilnīgi nekādīgi, ja tu viņai to sāks stāstīt visu laiku, ko tu raksti internetu? Kas tur smieklīgs? Un viņi saka, nē. Tad viņai vajag, ir šādas iespējas, ko es pieņemsim redz, jā. Pirmais, lai arī tas izklausīsies ļauni, jā, nodarīt to tādai sievietei. Bet tas ir nepieciešams. Tātad, tuvāk pie lietas, aizved viņu uz baznīcu. Sāc iet uz draudzēm, uz sektām, ej kopā sākumā ar viņu, jā. Katru svētdienu, sestdienu, ejiet, priecājieties. Galvenais, lai viņai smadzenes paskalo, saproti. Un tad, kad viņai to izdarīs, tad kad tu jau pamanīsi, ka tas sāk norimt, ka viņa internetā vairs neko tādu nedara, tad tu neej vairs uz baznīcu, viņa turpinās iet, viņa nemainīsies, viņa mainīsies ar to, ka viņa vairāk pievērsīsies Dievam un baznīcai, bet tā jau būs cita problēma, par ko tu varēsi atkal mums pajautāt. Bet mēs tev palīdzam ar šo tagad. Ko tu gribi pateikt? Es gribu pateikt, aizved uz baznīcu, lai viņai paskalo smadzenes, ka tā darīt nav labi, ka tas ir slikti. Bet ir vēl viena iespēja, ko es pieņemsim darīt. Ko es darītu? Atņem viņai telefonu. Bet skaties reāli. Ko tu tikko pateici? Zini, ko klausies? Kāpēc tu šajā raidījumā man nodirsi visu laiku? Atvainojies, tu visu pateici, kā vajag, bet... Ko tu atkal? Sak viņiem! Bļūt, ko? Kur tu dabūji visu? Man vakar atved. Kur vēl es dabūju? Jā. Ko es ieteiktu, jā? Ja tev ir virs 18, jā. Jā. Zini ko? Tā kā jums ir seks, jā. Jā, tā kā noteikti viss, jā. Pasaka viņai, kāpēc tu visu publicē? Viņa teiks, ko? Un tu turpin bās. Kāpēc? Vienkārši iesīt, ieblēz viņai pamūku. Un tad, jā, pēc tam, es saku, kāpēc man sit? Un tad tu pasaka viņai, ka to, ka viņi visu to ieliek Twitterī, tas pats, kas viņi tev sit, saprot? Un pasaka, tu viņai turpinās šitā te sistējās, laika. Ja viņi vēl turpinās likt visu iekšā Twitterī.
Ja jums ir 18, ja 17, gatavojas šito redzēs policijas ciet. Bet neviens te nepromotē violence. Neviens neliek tev to Tas darīt. ieteikums. Tas ir ieteikums. Kā es darīt? Mans ieteikums, tu dzirdēji. Mans ir vairāk ar Dievu saistīts bez problemācijām, viņi saistīts ar problemācijām. Bet ir 2 izejas. Protams, vienmēr ir 3. izeja. Jā. Fuck, bitch! Un ej prom. Jā. Ej atrod kaut kādu tādu, kas vispār nezin, kas ir internets. Abonē Fanface TV!